Mani sauc Evita. Ar ēteriskajām eļļām es darbojos jau gadus 20. Vismaz tā interese ir. Ēteriskās eļļas tiek iegūtas no ziediņiem, no saknītēm, no lapām, no miziņām, no sveķiem. Protams, ir uzsvars uz to, ka viņām ir jābūt dabīgām, jo, ja ir vēlme tiešām dabūt šo te veselībai un dzīvespriekam labumu, tad tam ir jābūt dabīgam. Ēteriskās eļļas var lietot gan pieaugušie, gan bērni. Labākam miedziņam, miega kvalitātei, pie saaugstēšanās problēmām, pie muskuļu locītavas sāpēm, pie gremošanas sistēmas darbības traucējumiem, galvas sāpēm. Tātad šis ēterisko eļļu pielietojums ir diezgan plašs. Ēteriskās eļļas pārsvarā mēs lietojam sajauktas vai ar bāzes eļļu vai ar bāzes kremiņu, piemēram. Lavandas un tejskoku ēterisko eļļu var lietot arī tīrā veidā uz ādas. Ēteriskās eļļas, atšķaidot ar bāzes eļļu, var, piemēram, pie locītavu problēmām, pie savilktiem muskuļiem, muskuļu sāpēm, sajaucot ieziest tieši vajadzīgajā konkrētajā vietā. Tāpat arī, piemēram, pie saaugstēšanās var lietot atkal jauktas eļļiņas ar bāzes eļļu, degunā pilināt, piemēram, vai masēt pēdiņas, kas ir pēdēra visas ķermeņa karte. Ēteriskās eļļas var lietot arī skaistumkopšanā. Ideāli, protams, ja bāze tiek gatavota mājas apstākļos vai arī iegādāta speciāli šim nolūkam, kurai var likt klāt ēteriskās eļļas. Tie var būt krēmi, acu krēmi, roku krēmi, dažādi zobu pastas, matu šampūni, balzāmi, šampūni ziepes un tā tālāk. Ar ēteriskajām eļļām ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ēteriskās eļļas ir ļoti koncentrētas un tāpēc ir jālieto tiešām tikai pa pilieniņiem. Un tad, ja tas ir vajadzīgs, viņas noteikti ir jāatšķaida. Ja ir vēlme tiešām lietot šīs eļļas jau konkrētiem gadījumiem, tad es tomēr iesaku pakonsultēties ar aromu speciālistu. Kā tad izvēlēties eļļas? Vienkārši pēc patikšanas. Ēteriskās eļļas mums patīk vai nepatīk, atkarībā no mūsu iekšējā bioķīmiskā stāvokļa šobrīd, šajā brīdī. Un tāpēc vienkārši varam izvēlēties tas, kas šobrīd uzrunā. Tas nav tā, ka tās eļļas patiks vienmēr vai atkal nepatiks vienmēr. Tas var mainīties. Ir arī tāda lieta kā aroma diagnostika, pēc kuras var ļoti labi arī pateikt par cilvēku fizisko, par emocionālo stāvokli, gan par atsevišķām eļļām, kā cilvēks izvēlas, gan arī eļļu kombinācijās. Šādā veidā izvēloties ēteriskās eļļas pie aroma diagnostikas, tad mēs varam arī jau saprast un izjust, kas tad tam cilvēkam ir šobrīd aktuālāks. Vai varbūt viņam ir pietrūkusi mīlestība bērnībā, vai varbūt ir ļoti daudz dusmas sakrājušās, vai neizraudāts asaras. Tur var būt ļoti daudz dažādi cēloņi, kāpēc tieši šobrīd tās eļļiņas tiek izvēlētas. Ēteriskās eļļas 2 tiek ražotas no dabīgajām izēvielām. Šīs ēteriskās eļļas var iegādāties homeopātiskajā aptiekā. Es novēlu katram atrast savu ēterisko eļļu kombināciju uz doto brīdi, lai šis maisījums vai tieši šīs ēterisko eļļu vibrācijas palīdz atgriezties tuvāk dabai, tuvāk savam iekšējam es un izstarot no sevis vairāk gaismu, mīlestību un prieku.